Esiet sveicināti! Šajā video pamācībā jūs uzzināsiet, kā soli pa solim izveidot maketu ar portretu. Lai sāktu maketu izveidi, nospiediet pogu, sākt no jauna. Izvēlieties produktu, pieminekli, kapu plāksni vai kapu apmali. Izvēlieties produktu modeli, kuru vēlaties pasūtīt. Uzklikšķinot uz pogas vārds, jums ir iespēja izvēlēties burtu veidolu. Kad esat savu izvēli izdarījuši, uzklikšķiniet uz izvēlētā burtu veidolu un lodziņā ierakstiet vārdu. Uzklikšķiniet uz bultiņas. Vārds jūsu izvēlētajā burtu veidolā parādīsies uz maketu. Tāpat rīkojieties, lai izveidotu uzvārdu un datumu. Uzklikšķinot uz vārdu, uzvārdu vai datumu maketā, iespējams mainīt katra elementa izmēru un novietojumu. Ja ir gadījies kļūdīties vai vēlaties izmēģināt citu burtu veidolu, uzklikšķiniet uz baltā krustiņa rāmīša kreisajā augšējā stūrī. Kļūdainais elements tiks izdzēsts un jūs varēsiet izveidot jaunu. Neraizēties, ja neesat pārliecināti par uzrakstu izmēriem vai novietojumu. Tos varēsiet rediģēt arī vēlāk. Lai pievienotu maketam foto, uzklikšķiniet uz pogas portrets plus 75 eiro. Izvēlieties fotogrāfijas failu no datora atmiņas. Pielāgojiet portreta izmēru maketa ovālam un nospiediet pogu saglabāt. Portrets tiks pievienots maketam. Jūs varat pielāgot tā novietojumu atbilstoši jūsu vēlmēm. Jums ir iespēja pievienot maketam dažādus dekoratīvos elementus. Krustus, ziedus, sveces un citus. Rīkojieties līdzīgi kā iepriekš. Izvēlieties elementu, noklikšķinot uz tām. Izvēlētais elements tiks pievienots maketam, un jums būs iespēja pielāgot tā izmēru un novietojumu atbilstoši savām vēlmēm. Pasūtījumu kopējo cenu jūs varat redzēt konstruktora lejas daļā zem maketa. Kad esat apmierināti ar izveidoto maketu, uzklikšķiniet uz pogas pievienot grozam. Šeit redzams jūsu pasūtījuma kopsavilkums. Uzklikšķiniet uz pogas turpināt pasūtīšanu. Ja vēl neesat reģistrēts lietotājs, jums ir iespēja izveidot savu kontu. Ja esat reģistrēts lietotājs, ievadiet savu lietotāju vārdu un paroli, lai pieslēgtos savam kontam. Jūs varat arī noformēt pasūtījumu nereģistrējoties. Aizpildiet nepieciešamo informāciju, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Ja nepieciešama piegāde uz citu adresi, kas nav jūsu dzīvesvieta, lūdzam to norādīt, izvēloties piegāde uz citu adresi. Ja vēlaties nodot papildu informāciju par savu pasūtījumu, jums ir iespēja pievienot komentāru par savu pasūtījumu. Jums ir iespēja izvēlēties veikt apmaksu ar priekšapmaksas rēķinu vai tiešsaistē. Neraizēties, ka maketa izveidē jūs varētu būt pieļāvuši kādu kļūdu. Pirms ražošanas uzsākšanas mūsu speciālists veiks labojumus, ja tādi būs nepieciešami. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums zvanot uz tālruni 26 292 999.